Sveicināti skatītāji, ka šodien vēl nesējam, darbojos nedaudz ar tehnikām, nolēmu uzfilmēt pa kombainu, tādu tā kā apskatu, kas man patīk šajā kombainā, kāpēc ir case, būtībā jau visu kombainu ir vairāk mazāk labi, katram savu mīnus ir, tāpat tam caseam jau arī neviens saimnieks jau arī savu kombainu slikti neteiks, bet, pastāstīšu, kāds man izskatās case. Tāds man ir kombainiņš, 8250, kaut kur ap 500 zirgspēkiem. Trešā sezona jau, tā. Var teikt jau vēl kā jauns. Uz ķēdēm, to jau es tā teicu tajā video. Tas tāpēc, kad, manā skatījumā, tad, kad ir piekabināts heiders, un tad jau ir tā, kad pakaļējie riteņi jau sanāk, viss svars būtībā ir uz priekšējo asu, un arī, uz aizmugurējiem riteņiem nedaudz tikai paliek, jo heiders, var teikt, rāda tā kā pārsvaru, un tas viss svars, es precīzi nepateikšu, cik kombains sver, bet, droši vien tur kāds 15 tonnas, un plus vēl graudu iekšā, jau 10 tonnas, tad viss svars uz to vienu asi. Nav runa par grimšanu, tas ir, protams, arī, tā kā labi, ka viņš tā negrimst tev, bet vienkārši arī tā zemes noblietēšana, jo grib nautilā strādāt, tad par to ir jādomā, es uzskatu. Tā kā tā. Ķēdes, protams, dārgs prieks ir, nopirkām. Kas ir forši šajā pusē? Forši tas, kad mazas siksnas ir un viegli piekļuvi pie rotora. Un šajā pusē, var teikt, ir reduktors, tālāk iet kardāns. Šis te plasmas ir kardāns, tad atkal reduktors un atkal kardāns līdz motoram. Neviena siksna šeit. Siksnas jau arī nav pats sliktākais, bet tomēr paiet pāris gadiņi un viņas ir uz jautājumu. Kardāni tomēr kalpot stabilāk. Tā, mēs varētu saskaitīt tā kā siksnas, cik tā ir. Tā šī pirmā siksna, tā kā šitā ir kratgaldam, kur būtībā liels slods nav. Līdz ar to viņi darbojas diezgan stabili. Šeit ir divas siksnas, bet šis ir smalcinātājiem siksnas. Divas ir tāpēc, kad divi ātrumi. Realitātē darbojas tikai viena siksna, tāpēc, kad vai nu viena, vai nu otra, tad, kur tur ir pārslēdzējs, pārslēdz ātrums, tā kā vai nu smalcina ar vienu ātrumu, vai ar otru. Tā kā te var uzskatīt, ka ir viena siksna. Bet divas, lai ir. Šajā pusē ir 3 siksnas. Vairāk te nav. Tā aizmugurē, protams, nav siksnas. Šeit ir vēl viena siksna. Šī tad 4. sanāk. Šī siksna nes te apakšā viņa piedzena otrreizējo. Tā kā, tikai elevators, kas sit augšā, kur īstenībā slodzi ir tuvu nulē uz otrreizējo. Un viņi piedzenās no šitā te smalcinātāja gala. Tur teikt, šī siksna piedzen tikai un vienīgi otrreizējo padarīšanu, kur īstenībā slodzi nav. Un vēl te viena siksna mēs redzam, tā ir, kas piedzen augšējo graudu elevatoru. Tā sanāk 5. pēc skaita. Un vēl te viena maziņa bija,
šitā te maziņā siksniņa. Tā ir radiatoram, motora radiatoram putekļu atsūcēja tā siksniņa. Tā man pagājuši gadu bija jāmaina. Es skatos, ka tagad arī, ko maziņa plaisiņa jau ir. Šito pagājuši gadu uzlika. Tā viņš ir ar tam siksnām, kad jauna siksna pagājuši gadu uzlika. Kāpēc tā? Tad sanāk, tur bija 3, tad 4, 5, 6 siksnas. Un vēl, ja pameklē, tad vēl viena siksniņa ir šeit. Tas ir ventilātori, turbīnas ventilātori piedziņi, kas arī iepriekšējos modeļos, cik es zinu, tad tur ir hidromotors. Kādreiz iepriekšējos modeļos hidromotors bija pat taisno virsū uz ventilātoru. Šī siksniņa, es atcīmredzot, ir drošības pēc, es tā domāju vismaz. Ir kur izslīdēt vajadzības gadījumā, ja kaut ko, ventilātoru piegājuši pilā graudiem varbūt vai kā. Sanāk 7 siksnas, kur viņas viss ir maznozīmīgas, neviena tur trumuļu siksna un tāds te vispār nav. Piekļuvu šajā pusē pie rotoru, brīvu, tā kā. Pagaidiet, es tur laikam nokļūdījos tajā pusē, aizies atpakaļ vēl vienreiz, tur man liekas bija uz bunkuru. Tā, mierīgi var iztīrīt visu. Pagājuši gadu es nemazgāju ar mazgāšanu izpūtu ar gaisu, tikai tāpēc nav ideāli tīrs. Bet, labāk, ka mazāk ūdens tomēr. Tā apskatīsies tajā pusē, man liekas, pievēl. Jā, ir augšā. Tas ir uz izlaišanu, ka 2 siksniņas ir viena siksna, kas piedzen to šneku, kas nes tieši uz piekabu, un otru, kas piedzen tur šneks, kas ir bunkurā iekšā. Pavisam, maksimums, tu var teikt, saskaitīt var 9. Tās, tā, paši vērtē, cik viņas tā kā ir noslogotas un tā. Jā, siksniņa jautājums man ļoti patīk, tā kā. Vēl kas ir, kā te piedzenās tas rotors. Un rotors piedzenās ar ātrumkārbu. Tur ir tā kā starp motoru un rotoru vēl ir pa vidu ātrumkārbu. Tā kā, tas arī man liekas, diezgan drošs risinājums. Arī līdz ar to, ka ir tā ātrumkārba, ir tā iespēja to rotoru no kabīnes arī pagriezt atpakaļ. Tā kā ir jau, gadās tomēr arī nodombēt, reti, bet ir. Tomēr gribas izspiest, jebkurā gadījumā gribas izspiest maksimumu. Tur nāk lietas virsū vai kas, vienkārši jāsteidzas ir, lai izdarītu vairāk, vienmēr jau tas ir svarīgi tomēr. Tā kā arī tas, kad mainās tas kultūras, keisam te ir ļoti viegli tā kā, tik klāt pie tiem, es viņus sauc par kuļkurviem, kā viņi pa segmentiem, bet, var teikt, var priekšā uzlikt smalkāk vai rupjāk uzreiz, labi, kukurūzu mēs te vēl nekuļ pagaidām, bet tomēr pieredze rāda, ka jāpamaina ir, tas arī. Tā, iekāps kabīnē, skatīsies. To galveno jau es, man liekas, pateicu. Tā. Kabīnē, rokbalsts. Viss tā kā diezgan loģiski un saprotam. Pokste. Tā. Pārredzamība arī. Štenit kā leduskapis. Tas ir kā ienests mājās šobrīd ir. Šitajā te
Klusītē šit arī augstumu, te pūš augsto gaisu no kondiķa. Ļoti ērti, tā kā paņemt, dzērienu. Tā. Es diezgan klusi runāju, tāpēc, oriģināli, ko mikrofons, kad, telefonu turēju, es viņu iznesu šeit ārā. Un tad, kad strādā, tad viņi tur noliek tā zemāk. Vienkārši, kad telefons zvana, tad, var sarunāties. Jo neizbēgam, dēļ to jau neapstādinās kombainu, lai pateikt pāris vārdus. Tā, pārredzamība ok te ir. Un varbūt tu pie reizes jāaiziet pie heidera arī. Heiders te pat netālu ir. Heiders arī tā kā ļoti apmierina man. Tā darbība ir ļoti laba. Sāksim heideram ratiem. Heidera rati vispār, arī ar to stūrešanu. Būtībā tur, kur iet kombaini, tās priekšējās ķēdes, tieši tajās pašās pēdās aiziet arī pakaļējā asa no heidera ratiem. Un tie ir super, teikti, rati. Ļoti labi. Tā kā. Heiders ir Magdon FD 130, 9 metru platums. Tā kā, nezinu, kurš pus labāk te pieeja. Nav lielais tas šneks, bet ir lentes. Paņēma, arī bija dārgāks nekā standartas. Heiders jau ir pieredze, kad heideri būtībā, man liekas, dēļ labu heideri palielinās kombainu ražību. Nezinu, ievērojami, grūti jau pateikt par cik procentiem, bet, es domāju, ka ļoti daudz. Jo svarīgi, lai masa iet vienmērīgi iekšā, un tad līdz ar to arī kombains vairāk un vienmērīgāk, un gan var paņemt, gan izkult un iztīrīt un tā. Droši rakstiet komentāros, ja nedomā tā, un ja domā, piemēram, cik tos procents var iegūt salīdzinājumā, piemēram, šitas te lentes heiders ar tradicionālo, es domāju, ka kāds, grūti pateikt, cik es domāju, ka 20% jau točno ir. Šitas jau, salīdzinoši tāds, tā darbība tāda, pavisam savādāk nekā, sanāk, kad ir šis priekšējais rāmis. Šitas, kas ir atsevišķi, tā kā viņš pie kombaina stiprinājās, un tad uz tām atspērēm heiders, var teikt, kopē zem pats pa sevi. Tā kopēšana noteikti ir mehāniski uz tām atspērēm, nav iesaistīta nekāda hidrolika. Viņš, var teikt, balstās uz šiem riteņiem pa lauku, var uzlikt augstāk zemāk, tos pamat iestatījums. Teikt, viņš brauc uz tiem riteņiem, tad tu var pamainīt to stīpumu šeit pie CD, un tad mainās arī tas, klušanas augstums, bet tīri, tā kopēšana noteikti ir mehāniska. Tur nav arī ne sensori iesaistīt, ne hidrolika. Šeit izskatās ļoti tā kā sarežģīts, kaut kāds hidromezgls, bet, ir jau, bet tas ir sakarā ar to, kad ir jādarbina vairāk tie hidromotori. Teikt, kardāns piedzena šeit to reduktoru, kas darbina tos hidros. Var teikt, tam heiderim pašam ir savu hidrosistēmu ar hidrosūkņiem. Eļas bāka atrodas šajā te kvadrāta trubā iekšā, ko vāciņš ir šeit, šis līmeņi. Un tā eļļa, var teikt, piedzen visu, ko vajag šeit. Hidromotoru sanāk, ka te ir uz izkapti. Galā ir arī siksna, kas piedzen izkapti.
hidromotors ir arī uz to mazo šneku augšpusē, kas, tā kā, ja ir ļoti gara labība, kas man īsti nav noderējis vēl pagaidām. Jā, viņš arī, tā kā kopējot augsts un tā kā, spējīgs ir locīties. Tas ir 3 daļās, tas headers. Es skatu, šeit var dažādi tur var uztaisīt, uzslēgt tā, lai viņš nelocās vispār. Var uzslēgt tā, lai, viņš locās. Kopē ļoti labi. Es pat, ka pirku, domāju, ka man nevajadzēs izmantot to locīšanos, jo es taču zem labību nesēšu un tā. Bet tie gadi ir pēdējie tādi, kad pat ziemas kvieši pagājuši gadu nosala un viņi bija ļoti zemi. Un arī tie vēl iepriekšējā gadā vasaras kvieši, kad viņi izauga, viņi pietiekuši smuku augstu, bet pēc tam jau, kad nogatavojas, viņi saraujās un tas lauks nav ideāli līdzens. Kaut kur lauku mals un kas, rezultātā ļoti labi. Tagad, ja es skuļu pat rapsiem, es arī slēdzu, lai viņš tur locās, jo neko jau viņš tur nebojā. Un ir kaut kāds moments tur lauku mala vai kur, kad tā locīšanās noder, un lai viņš tur strādā. Es slēdzu to locīšanos visu laiku, kaut gan pērkot domāju, ka man jau nevajag, bet ok. Pirka tā doma, ka tā lente nesīs vienmērīgi to masu, lai vienmērīgi iet iekšā, jo iepriekšējiem kombainiem ir bijis pieredze, kad iet iekšā ar sitieniem, un tas jau likt bremzē darbu. Ko gribēju pateikt par kombainu, kad esmu tā kā noskaidrojis arī vienu lietu, kad tiem zudumiem, kad šiem kombainiem, vismaz man tā bija, kad visu laiku tendence, ka pa vienu sānu iet ārā graudu. Un, zudumi tā kā kombainā labā pusē, šajā pusē. Visu laiku tā kā regulē un tā kā netiek skaidrībā, kas pa lietu. Tā kā pagājuši gadu, būtu aizpagājuši gadu jau sapratu un atrisināju to jautājumu par tiem zudumiem. Zinu, kur kas jādara, kā ir. Interesanti, vai citiem arī ir tie zudumi, sanāk, kombaina labā pusē. Sanāk, šis ir, es domāju, tradicionāliem kombainiem ne, bet rotorniekiem. Tieši, keisiem. Es domāju, varbūt arī džoņiem vai ņukiem. Kad ir viens rotors un zudumi tā kā vienā kombaina pusē. Tā. Man liekas, viss izstāstīja kaut kādu. Kaut ko nepateicu tā saprotam, varbūt tad uzrakstiet. Kaut kā mēģināšu atbildēt. Tā viss.